Labdien, un esiet sveicināti, cienījamās dāmas un godātie kungi, mīļie draugi, mīļie viesi. Mēs šajā dienā sasveicināsim ikvienu, kas ir ieradies šeit, klātienē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un piedalās mūsu ikgadējā tehnoloģiju konferencē Cits kosmos, gan kā lektori, un mums ir tas gods sasveicināties ar ikvienu, kas ir pieslēgušies mums, tā teikt, ekrāna otrajā pusē. Bet, ja runājam par tehnoloģiju konferenci Cits kosmos, tad tas ir ikgadējs fórums, kura mērķis ir tiešām parādīt jaunus apvāršņus un jaunus horizontus, balstoties tajā, ka patiesībā tas, ko dažkārt mēs saucam par jaunu, jau ir balstīts šīs dienas realitātē. Tāpēc šīs dienas laikā kopā ar mani, Haraldu Burkovski, jums būs iespēja iepazīties ar 15 lieliskiem pieredzes stāstiem, kuros uzstāsies gan tie, kas mācās un dara to, jāsaka, visnotaļ interesantā veidā. Šeit redzēsiet arī tos, kas turpina mācīt un dara to radoši un inovatīvi, ja atļauts lietot šo vārdu. Un, protams, palūkosimies arī uz pavisam praktiskiem piemēriem, kurās, ja mēs runājam par STEM vai STEAM priekšmetu apguvi, lai cik dažādi mēs par to runātu, ir izdevies radīt arī kaut ko jaunu un arī tādā kontekstā, ka tie jau faktiski ir produkti ar jaunu pievienoto vērtību. Es novēlu visiem veiksmīgu šo dienas otru daļu līdz pat krietni pavēlai pēcpusdienai, kuru mēs noslēgsim ar mūsuprāt dažu vērtīgu balvu izlozi. Un šajā veiksmes spēlē piedalīsies ik viens, kas reģistrējies mūsu konferencē Cits kosmos. Bet, protams, mēs nevaram iztikt bez atklāšanas. Dažām uzrunām tās nebūs pārāk garas, tāpēc man ir tas gods pieteikt Zandu Zilgalvi, kura ir IT izglītības fonda izpildu direktori. Un es dodu Zandai vārdu, lai pateiktos, protams, arī mūsu draugiem, partneriem un atbalstītājiem. Zanda, lūdzu, sveika. Paldies, Haralds, sveiks. Labdien, skatītāji! Un šodien, kā ierasts, mēs atrodamies Latvijas Nacionālās bibliotēkas viesmīlīgajās telpās. Paldies par iespēju atrasties šajā platformā jau vairākus gadus. Tas mums ir ļoti nozīmīgi. Un es vēlējos pateikt vairākas lietas. Vispirms, kā jau Haralds teica, liels paldies mūsu atbalstītājiem, bez kuriem šis notikums nebūtu tik vērienīgs un nenotiktu jau tik daudz gadus pēc kārtas. Tā kā liels paldies par atbalstu. Mums tas ir ļoti svarīgi. Un otrkārt, es vēlējos pateikt mazliet par savu pieredzi, ka darbs pie šīs konferences man ir viena no iedvesmojošākajām pieredzēm personīgi, jo katru gadu es sastopos ar ārkārtīgi daudz talantīgiem un iedvesmojošiem cilvēkiem, no kuriem man ir ļoti daudz ko mācīties. Un mācīties no labākajiem, kas var būt labāks par to. Nākamais, ko es vēlējos pateikt, ir liels paldies fonda valdei, Maksimam Jegorovam personīgi par šī fonda izveidošanu un milzīgo ieguldījumu fonda attīstībā. Pie reizes vēlos pateikt, ka fondā plānojas arī izmaiņas valdē. Fondam pievienosies Accenture Talent Studio vadītāja Baltijā Zanda Arnava. Es lieku ļoti lielas cerības uz Zandas enerģiju un idejām un jaudu, tāpēc fondam noteikti ir ļoti skaists ceļš priekšā, novēlu Zandai izturību, to īstenot visas savas idejas. Un paldies skatītāji, ka jūs pievienojaties konferencei. Attālināti būs iespēja arī noskatīties ierakstu. Skolotāji, ņemiet lūdzu vērā, ka ir iespēja izmantot šo konferenci kā mācību materiālu arī stundās, un droši to arī lietojiet. Un tagad es vēlos dot vārdu Zandai Arnavai atklāt konferenci. Paldies! Paldies, Zanda. Man, Haraldam, stāvot starp divām Zandām, sanāk gandrīz vai kaut ko mazliet vēlēties. Un, ja mēs runājam, ka Zanda ir tiešām Accenture kompānijas Talent Studio vadītāja Baltijas valstīs, tad, iespējams ar vārdu talantu studija daudziem asociējas kaut kas tāds, ko mana paudze atpazīst pēc šī gadsimta sākumā bieži redzētajiem talantu šoviem, kurā mēs meklējām, tā teikt, radošās zvaigznes radošajās industrijās. Bet nenoliedzami ir vēl viena jauna radoša industrija, un man ir tas gods Zandu pieteikt arī šajā brīdī. Šis varētu būt īsais priekšlasījums par to, kāda tad ir faktiski mērķi un ambīcijas pievienojoties IT izglītības fondam. Labdien! Patiesībā par to talantu šovu ir diezgan liela taisnība, jo mēs tiešām uz darbiniekiem un arī uz ikvienu skatāmies, kādā veidā mēs varam ļaut ikvienam izpausties un
izmantot savus stiprās puses un radīt lielu un patiesu vērtību. Bet runājot par šodienu, es gribu teikt, ka vairāk gan tādā novēlējuma izteiksmē par to, ka zināšanās ir milzīgs spēks. Tās pieder tikai mums, un neviens mums tās nevar atņemt. Zināšanas palīdz mums virzīties uz priekšu, uzsākt jaunus darbus, uzsākt darīt jaunas lietas, izgudrot kaut ko jaunu, varbūt mainīt kosmosu. Visi mūsu šodienas runātāji ir daļa no kosmosa. Jūs pat viņus visus nevarat satikt Latvijā, viņi ir kaut kur kosmosā. Visi ir zinoši, talantīgi, ar milzīgu pieredzi, cilvēki, kuros ieklausās visu pasauli. Un viņi mūs šodien iedvesmos ar saviem dzīves un profesionālajiem stāstiem. Un mēs startēti esam ļoti pagodināti, ka mums ir šī iespēja šodien atbalstīt skolēnus un skolotājus Latvijā un atnest kaut mazu daļiņu no kosmosa tieši jums. Un es gribu novēlēt jums, un tas varbūt arī saskan ar fonda nākotni, sapņojiet lielus sapņus. Dzīvojiet ar patiesu dedzību un kaislību. Izvirziet sev lielus un izaicinošus mērķus un droši ejiet uz šiem mērķiem. Vienīgais ierobežojums, kas mums ir kosmos un debesis, kas pēc savas būtības arī ir neierobežojami. Mainiet šo pasauli par labāku un drošāku. Lai jums interesanta, ražīga un domām bagāta diena. Paldies! Paldies, Zanda, par šiem ievadvārdiem, un te nu es atkārtošos, šķiet es to teicu pagājuši gadu, bet tas joprojām ir nemainīgi, un to savulaik ir teikusi man radio kolēģi bijusī Sandra Kropa, kur teica, ka patiesībā jau kosmos ir krietni tuvāk nekā Daugavpils, bet jautājums ir tikai par to, kā uz to paskatīties. Ja horizontālā plaknē, tad ir 200 ar mazu astīti kilometru, savukārt, ja mēs palūkojamies virs galvas, kosmos ir krietni vien tuvāk. Zanda, paldies, un šajā reizē mēs tiešām 15 dažādus jaunus skatu punktus mēģināsim atrast arī šīs dienas laikā, bet līdz tam vēl nonāksim. Man ir tas gods pieteikt Jāni Grabi, kurš ir Rīgas Tehniskās universitātes vadības informācijas tehnoloģijas katedras vadītājs, tostarp arī profesors, un arī cilvēks, kurš tieši piedalās IT izglītības fonda vadībā. Bet jāsaka, tā kā Jānis Grabis ir gan aizņemts cilvēks, mēs viņam teikto ierakstījām burtiski pirms nepilnas stundas, tad video versijā viņa sakāmais jums tūdaļ pat būs redzams. Lūdzu, video. Labdien! Es esmu Jānis Grabis no Rīgas Tehniskās universitātes. Es esmu profesors informācijas tehnoloģijā un darbojos arī Izglītības attīstības fonda Startit valdē. Mūsu darbības mērķis ir veicināt informācijas tehnoloģijas izglītību sabiedrībā. Un šodien Cits kosmosa konferencē es gribētu pārunāt un uzsvērt skolu un universitāšu sadarbību jauno speciālistu sagatavošanā. Skola un universitāšu sadarbībai jauno informācijas tehnoloģijas speciālistu sagatavošanā ir ļoti liela nozīme. Skola 2030 ieviešanas rezultātā skolnieki var izvēlēties starp informātikas un programmēšanas apgūšanu pamatlīdzekļī vai padziļinātā līmenī. Ja skolnieks izvēlās apgūt informātiku un programmēšanu padziļinātā līmenī, jau vidusskolā tiek apgūtas prasmes un zināšanas objektu-orientētajā programmēšanā, API izmantošanā, datu bāzu vadības pamatos un pamatjautājumos par mašīnu mācīšanās modeļiem. Ja skolnieks ir apguvis studiju kursus padziļinātā līmenī, universitātē viņš var pātrināt apgūt atsevišķu studiju kursus. Tas ļauj ātrāk iesaistīties sarežģītu praktisku un teorētisku problēmu risināšanā, tā skaitā iesaistīties universitātē īstenotajos zinātniskajos projektos. Pašlaik universitātes gatavo atbilstošu studiju kursu piedāvājumu, lai skolnieki, kam ir dažādas priekšzināšanas, varētu izvēlēties viņiem piemērotākos studiju kursus pamatlīmenī vai padziļinātā līmenī. Tas notiek arī sadarbībā ar pasaulē vadošajām universitātēm, tā skaitā Amerikas Savienotajās valstīs.
Tāpēc noteikti aicinātu skolas piedāvāt informātiku un programmēšanu padziļinātajā līmenī, kā arī skolniekus nebaidīties un uzņemties šo studiju priekšmetu apgūšanu padziļinātā līmenī. Topošajiem skolniekiem un studentiem es noteikti aicinātu jūs pievērst uzmanību arī jūsu sekmēm skolas mācību laikā un arī pievērst uzmanību centralizēto eksāmenu rezultātiem. Rīgas Tehniskās universitātes pieredze rāda, ka pastāv korelācija starp to, kā jums veiksies universitātē un kādas ir bijušas jūsu sekmes vidusskolā. Jāņem arī vērā, ka universitātes pakāpeniski paaugstina iestāšanās prasības, un Rīgas Tehniskajā universitātē, piemēram, ir noteikts slieksnis, kādām ir jābūt minimālajiem vērtējumiem centralizētajos eksāmenos. Informācijas tehnoloģijas jomā ir jāņem vērā, ka ir arī konkurss, un ja vēlaties sekmīgi turpināt studijas kādā no augstākās izglītības iestādēm, tad mācību rezultāti ir viens no kritērijiem, kas nosaka uzņemšanas rezultātus. Tāpēc aicinātu skolniekus jau laicīgi vidusskolā domāt par saviem studiju rezultātiem un gatavoties centralizēto eksāmenu sekmīgai nokārtošanai. Cits kosmos ir ikgadējā konference, kurā sanāk kopā cilvēki no industrijas, universitātēs un skolām, lai apspriestu, kādas ir jaunākās iespējas un izaicinājumi informācijas tehnoloģijas izglītībā, aicinātu visas šīs dažādās iespējas izmantot un novēlu sekmīgu konferenci. Paldies! Paldies Jānim Grabim par arī šiem ievadvārdiem, bet gan laiks mūsu šī gada tehnoloģija konferencē Cits kosmos ķerties klāt mūsu tiešām 15 pieredzes stāstiem.